Sveiki, mīļie! Es esmu klāt ar savu jauno video. Gribējās jau kaut ko ielikt pagājušajā nedēļā, bet man aptumsums jau savas problēmas sāka rādīt pagājušā nedēļā un bija dzīve jāveltī mazliet praktiskākām lietām. Lai gan šis te ir ļoti nopietni. Vakar bija dvēseles semināriņš, man notika mazliet jaunā izpildījumā un ir pacēlis diezgan daudz sajūtu un man kaut kā gribējās to arī, pastāstīt mazliet tiem cilvēkiem, kas uz to varbūt gribēja tikt, bet netika. Es esmu Sandra Daneberga Eriksone, bioenerģētiķe un valodas skolotāja un vediskās mākslas pasniedzēja arī. Pirmkārt, es tā diezgan daudz pati sev arī uzdodu jautājumu, kāpēc es vispār veidoju šos video, jo, nav it kā tā ļoti daudz cilvēku, kas viņus tā it kā skatās, bet tajā pašā laikā gandrīz katru reizi, kad es kādu satieku, man tiek pateikts, jau cik forši tu pateici tad, un kā es gaidu nākošo, un es tev sekoju, un tad man tā paliek silta ap sirdi, un saprotu, ka laikam kaut kas jau tomēr kādam noder. Un šodien, un tas, kas arī pacēlās tā doma vakar, es gribu runāt par līdzsvaru. Par līdzsvaru starp sievišķo un vīrišķo enerģiju. Jo šī ir tā problēma, kas iesniedzās ne tikai cilvēku savstarpējās attiecībās, ne tikai šajā te cīņā par dzimumiem, kas te tagad mums notiek, bet vispār principā visā pasaulē. Jo tas ir viens no visuma likumiem, kosmiskais likums, ka visas pamatā šeit uz zemes mums ir sievišķā un vīrišķā enerģija, pilnīgi visam. Un, lai mēs labi justos, mums ir jābūt līdzsvaram. Un pat ne tikai starp sievišķo un vīrišķo enerģiju, bet arī starp dvēseli, gāru un ķermeni. Starp darbu un atpūtu. Starp to, kam mēs veltam savu uzmanību. Vai mēs neesam iebraukuši tikai vienās sliedēs, varbūt, ka tomēr mums vajadzētu būt mazliet daudzpusīgākiem, jo cilvēks jau ir daudzdimensionāla būtne. Un runājot par sievišķo un vīrišķo enerģiju, tur būtu jābūt 50/50. Un tas tā nav, un nav bijis jau vairākus gadu tūkstošus. Un galvenā sāpe, principā, pie cilvēkiem, cik es esmu strādājis savus pēdējos 25 gadus ar bioenerģiju, es esmu sapratusi, diagnoze ir viena un tā pati – mīlestības deficīts, kas cilvēkam parādās tādās nevis raksturīpašībās, bet sajūtās iekšējās, kā mazvērtība, aizvainojums, neticība sev, sevis noliegums, sevis samazināšana, lai kādam citam būtu ērtāk. Un tas viss iet roku rokā ar šo te polaritāti, kas ir bailes un mīlestība. Visas šīs sajūtas, kas ir starp bailēm un starp mīlestību. Tas ir tas veids, kā dvēsele ar mums runā. Un, diemžēl, šīs te baiļu enerģijas ir daudz, daudz vairāk nekā mīlestības enerģijas. Un es būtu ļoti laimīga, arvien vairāk cilvēku saprastu to, ka mēs katrs esam unikāla dvēsele, kas ir iemiesojusies fiziskajā ķermenī. Un mūsu uzdevums, ja mēs esam atnākuši šeit tagad, mūsu uzdevums ir vairot šo te mīlestības enerģiju. Un es zinu, ka ļoti daudz pateiks, bet notiek taču tādas lietas un ir tāds trūkums un ir karš un ir ekonomiskā, nav nekādas stabilitātes. Bet mums ir jāapstājās un jāsaprot, ka jo vairāk mēs baidīsimies, jo vairāk negatīvās enerģijas, negatīvo domu, negatīvo teikumu no mums nāks ārā, jo situācija kļūst sliktāk un sliktāk. Jo mēs visu laiku veidojam. Mēs veidojam savu dzīvi, mēs veidojam savu realitāti. Un, ja tā paskatās tīri uz vīrišķo un sievišķo enerģiju, tad tā ir, principā, pilnīgi visur. Parasti, cilvēki domā, tas ir vīrietis un sieviete. Katram cilvēkam ir sievišķa un vīrišķa enerģija, un viņas nav balansā. Šī te, protams, vīrietis un sieviete, tas ir tas, kas ir acīm redzams, bet ja tā paskatās filozofijā, visi filozofijas jēdzieni,
Jā, tur ir arī šie te pretmeti. Jā, ir sievišķā enerģija un ir vīrišķā enerģija. Mums ir, kaut vai ja paskatās upe, ūdens, kas tek. Ūdens tā būtu sievišķā enerģija. Upes krasti ar savu struktūru, kārtību un stabilitāti. Tā ir vīrišķā enerģija. Un ir ļoti svarīgi to saprast, ka šīm abām divām enerģijām ir jābūt līdzsvarā, jābūt balansā. Bet kas notiek? Vīrieši savu sievišķu enerģiju, savas jūtas noliedz, jo viņi ir audzināti un viņiem ir bailes, parādīt to, kas viņi patiesībā ir. Sievietes savukārt noliedz pašas sevi, savu spēku, un tad ar tādiem izrāvieniem, pilnīgi absolūti neloģiskiem reizēm, cenšas kaut ko pierādīt. Un mums ir ievainotais vīrietis un ir ievainotā sieviete. Un pirms kaut ko vispār var izdziedināt, ir jāsaprot cilvēkam, kur tieši un kas man sāp. Un tikai tad var sākt darīt darbu. Neskatoties uz to, kas notiek apkārt, jo tu jau pats un pati, tu jau esi visums, un jābūt kārtībai tevī un mieram tevī. Un katram cilvēkam būtu jādziedinās, jo ja mēs visi būtu tādi veseli, labi un perfekti, tad mums te uz zemes nebūtu daudz īpaši ko darīt. Bet ja tā paskatās kaut vai uz šo te upura varmākas gadījumu, kas ir ļoti, ļoti bieži ģimenēs, varmāka jau jūtās labi. Viņam nav nekas jādziedina, viņam viss tiek pasniegts, viss tiek iedots, viņš jūtās labi, viņam viss ir kārtībā. Upuris jau jūtās slikti, bet upurim ir bail kaut ko darīt, tāpēc kā upuris ir iemācījies, kā to varētu izdzīvot, kā var pielāgoties, kā var iztikt, un ir ļoti liels bailes no konfrontācijas. Un šīs te negatīvās programmas, ko mēs visi sevī nesam, viņas tādā veidā tiek vienkārši iedzītas drusku dziļāk, es neskatīšos uz viņām, paslaukam kaut ko zem paklājiņa apakšā, jo nav daudz cilvēku, kas sev uzdod ļoti tādu konkrētu jautājumu, kā es jūtos, un ja es nejūtos labi, tad ko es varu izmainīt, kas man būtu jāmaina. Un paskatīties, kas ir vēl tam apakšā. Un mums vajag ne tikai domāt, mums vajag arī darīt. Jo visums mums pieslēdzās un palīdz tikai tad, kad notiek kaut kāda rīcība, kad ir apņemšanās. Jo ar lūkšanām diemžēl, nepietiek. Mums ir nepieciešama rīcība. Un to mīlestību, kuras tev pietrūkst, to mīlestību, pēc kuras tu ilgojies, to veido pats, sevī, pati, un dod to citiem, lai viņas kļūst vairāk. Un pārmaiņas tās jau notiek. Viņas notiek visu laiku, pamazām. Vai nu uz to labo pusi, vai uz to slikto. Bet, ja mēs savu dzīvi piepildām ar gaišumu, ar mīlestību, tad labajām pārmaiņām pēc kaut kāda laika ir ļoti skaidri jāsajūtās. Jauku dienu!